Rīta kafija LV, svaigas aktuālas ziņas. Jau nākamā gada vasaras beigās Rīgā, Juglas un Biķernieka ielas krustojumā tiks atklāts ilgi gaidītais IKEA veikals. Tā notikušajā preses konferencē norādīja Seapole Amazing Properties vadītājs Sigurds Palmasons. Līdz ar nepieciešamo atļauju saņemšanu būvniecība sāksies jau šī gada maijā. Plānots, ka 2018. gada augusta beigās veikals jau varēs uzņemt savus pirmos pircējus. IKEA veikals aizņems 34,000 kvadrātmetru un tā teritorijā atradīsies liela izmēra autostāvvieta aptuveni 1000 automašīnām. Plānotās izmaksas veikala būvniecībai no Seapole Amazing Properties puses sasniegs ap 60 miljoniem eiro. Sortimentā būs aptuveni 9000 IKEA preces, un cenu līmenis saglabāsies tāds pats kā kaimiņu valsts Lietuvas IKEA veikalā. Sigurds Palmasons sacīja, ka drīzumā tiks meklēti arī darbinieki, un plānots, ka kopumā tiks radītas 400 jaunas darba vietas. Savukārt Rīgas mērs Nils Ušakovs norādīja, ka izvēlētā vieta Juglas un Biķernieka ielas krustojumā šāda izmēra veikalam ir ģeogrāfiski izdevīga, jo paredzams, ka pircēji būs ne tikai no Latvijas, bet arī no kaimiņzemēm, piemēram, Igaunijas. Ņemot vērā paredzamo apmeklētāju skaitu, lai nodrošinātu brīvu pieeju tirdzniecības vietai un neradītu papildus automašīnu sastrēgumus, plānotas ievērojamas izmaiņas arī satiksmes organizācijā, jo tuvākajos mēnešos notiks vairāku ceļu posmu pārbūvēšana, radot gan papildus joslas, gan savienojot ielas. Laura Blumberga, Daniels Šleifmans, Rīta kafija. Rīta kafija LV.